Ne augi, ne dzīvnieki nesatur chlorofīlu, bet reizē nav ne nervu, ne orgānu sistēmas. Vairojas tikai ar vienu šūnu, un to sugu skaits nav zināms. Pirmais iespējas, ka lasītājs ir citāts no kādas zinātniskās fantastikas vai kinofilmas par citplanētiešu līdzpastāvēšanu uz planētas Zeme. Tomēr skaidrojums ir mazāk prozaisks. Šīs zinātniskās vārsmas ir par sēnēm. Pārdomu pārņemti devāmies uz Salaspils Nacionālo botānisko dārzu. Ja skatāmies vēsturiski, tad vienu brīdi sēnes ir liktas klāt pie augiem, lai gan sēnēm piemīt arī daži dzīvniekiem raksturīgas īpašības un īpatnības. Ja? Tā kā šobrīd tā sistemātika ir gājusi krietni vien tālāk, faktiski tā teikt, un sēnes tomēr ir vesels viens atsevišķs organismu kopums. Turklāt vēl ļoti dažāds, ja? Jo un plaši atkal tā sistemātika atkal ir plaši sazarota, jo ņemsim vērā to, ka baraviku noliksim blakus maizes raugam, ja? vai pelējumu sēnēs, pelējumu kaut kādu, un tad, mēs redzam to milzīgo lielo apjomu, ja? Kādas var būt sēnes un viņu dažādību. Neturpinot zinātniskās fantastikas sižetisko līniju par cilvēka sēņošanas tradīcijām, kuras laikam jau patiesāk būtu saukt par medībām pēc ne augiem un ne dzīvniekiem, proti sēnēm, nolēmām aptaujāt sastaptos iedzīvotājus. Vārds kultūrpētniekiem Valentīnam Lukaševičam un Josifam Ročko. Kuras jums pašai visvairāk garšo? Laikam ir sēnes, kuras jums pašai vislabāk patīk, kā ēst laikam. Ja? Mūsu ģimenei vairāk garšo baravikas. Skaidrs. Bet vai jūs zināt, ka ir tādas arī smukas sēnes gailenītes? Jā, zinām, ir. Ir gadījies kādreiz arī gailenītes ēst, gatavot zupu vai kādu mērci vai konservēt? Protams, konservēt ne, bet, tā, savāds uzreiz, viņas pagatavo un apēt. Protams, ka braucu uz mežu. Īstenībā mums ir ģimenes tradīcija braukt uz mežu pēc sēnēm. No bērnības, kopš bērnības, var sakot, jā. Ko jūs gatavojat no sēnēm? Visu ko. Sēnes man patīk ēst kā marinētas, tā arī apceptas, tur sautētas, vispār ļoti garšo sēnes. Gailenes ir vienas no mīļākajām sēnēm, ko mēs pasniedzam galdā mūsu ģimenē, un tās lieto visi mūsu ģimenes locekļi. Un pats interesantākais process ir gailenes aizbraukt uz mežu pašiem salasīt, un pēc tam gan cept, gan marinēt, gan arī sautēt ļoti garšīgā mērcē. Aptaujāto vidū lielāko popularitāti ieguva gailenes. Tās slavēja kā saimnieces, tā arī zinoši sēņotāji. Tomēr gailenēm ir cieša vēsturiska saite ar dažādu tautu kultūrām. Gailenes bieži sauca par ebreju sēnēm. Līdz Otrajam pasaules karam lauku iedzīvotāji gailenes dēvēja par ebreju jeb žīdu sēnēm. Kāpēc? Vecas ebreju grāmatas teiks, ka gailenes ir vienīgas no sēnēm, kuras ir košara. Tas nozīmē ir īpaši tīras gailenes ebreju lietu pārtikā, jo tas ir vienīgas šeit esošas sēnes, kuras netārpja. Gailenes var cept, konservēt un marinēt. Paklausot ekspertu domām, mūsu pētnieki ievāca mežā gailenes, pārbaudīja, tiešām teiktais atbilda patiesībai un sagatavoja tradicionālo ēdienu. Gailenītes tas ir viens no garšīgākajiem ēdieniem, it īpaši Latgalē. Parasti no sākuma gailenītes izskalo, izmazgā, saliek bļodiņā, un tad tās gatavojas cepšanai. Ņem sīpolus un sagriež sīpolus mazās strēmelītēs. Gan sīpolus, gan arī gailenītes cepam uz sviesta. Ir vajadzīgs, lai sīpoli nedaudz apbrūninās, sacepas sviestā. Kamēr sīpoli cepas, mēs varam sagriezt gailenītes. Griezt vajag arī ar prātu. Nevar būt gabali pārāk lieli, bet nevar būt arī pārāk maziņi. Pie tam gailenītes vienmēr ir tīras, bez tārpiem. Jā, šķiet, ka sīpoli ir sacepušies, apbrūninājušies pietiekoši labi. Un tagad var likt klāt cepties gailenītes. Ļoti patīkami čurkst. Izdalās arī patīkami aromāti.
Jā, ir jāuzliek vāks, lai tās gailenītes ne tikai cepas, bet arī sūt, un mums ir jāpagaida, kad no tām sēnēm izdalās sula. Ir pagājušas apmēram 20 minūtes. Šķiet, ka viss top labi. Nu, laikam tagad vajadzīgs sāls, dillītes un krējums. Jā, izskatās ļoti garšīgi. Siekalas tek ļoti pamatīgi. Tas ir īsts Latgales lauku cilvēku ēdiens. Kamēr tās vēl gailenītes sut krējuma mērcītē, pēdējais akordiņš šeit, svaigas dillītes. Īstenībā gaileņu mērcīte ir jau gatava. Un tagad mēs, protams, klāt ir kartupeļi, un tas ir ļoti garšīgi, svaigi, tikko uzvārīti kartupeļi ar gailenīšu mērci. Labu apetīti!